jebkurā atzītā hokeja līgā tiesneši mācās. Jā, līdz ar to tiesnešu sapulce, mūsu virslīgas tiesnešu, arī dažu jaunatnes attīstības līgas tiesneši sanāk kopā, lai analizētu tos notikumus, kas ir mēnesi garumā notikuši šajā te Optibex hokeja līgā un jaunatnes attīstības līgā. Jāsāk ar to, ka bez tiesnešiem nevar spēlēt hokeju. Jāsāk ar to, ka mēs sev varam tikai pilnveidot mācoties. Jā, komandas trenējās, mums tādas iespējas īsti nav, spēļu ir ļoti daudz. Un, tas nav nekas jauns, un to neviens nav izdomājis no jauna. Un šobrīd tiesneši ir labi pielāgojušies jaunajiem noteikumiem. Viņi gan spēlētājiem, gan tiesnešiem tas bija jāizdara, un spēlētāji ir pieraduši, tiesnešiem bija jāpierod pie dažādiem noraidījumiem, kuri tika mainīti. Un es uzskatu, ka mēs diezgan veiksmīgi esam tikuši galā, jo nekad jau nevienu spēli, es nezinu, kam ir jānotiek, lai spēli vienkārši par kaut kādiem strīdīgiem momentiem. Jā, jo, ja ir kļūda, tad tiesnesis ir slikti strādājis, bet strīdīgais moments nekad nav kļūda. Jā, viņi var tulkot dažādi, un tulko viņi vienmēr no vienas puses. Viens treneris tulko sev par labu, otrs atkal sev par sliktu. Tas ir hokejs paliek hokejs, tur neko neizdarīs. Mēs izgājām šogad uz to, kad mēs liekam jaunus tiesnešus. Mums jau ir virslīgā būs tagad 2 tiesneši, kas sāk pa galvenajiem tiesnešiem atsevišķas spēles tiesāt. Mums ir jauni līniju tiesneši, kurus mēs diezgan pārdroši, bet to darām un liekam, jo viņiem ir jātiesā, tikai tā viņi varēs iegūt pārliecību un tiesāt. Mums ir diezgan daudz pārmetumu, kad nav tiesnešu kursi, bet mēs organizēsim dažādu līmeņu. Tur gan jauni puiši, gan jau, teiksim, gados cilvēki. Tiesneši nav tikai uz ledus, tiesneši ir arī aiz apmalas, kas sēž un strādā. Tā kā to mēs darīsim. Varbūt kaut kādā brīdī vajadzēja to darīt ātrāk, bet nevar vienlaicīgi darīt visu, un tad parasti iznāk ļoti slikti viss. Labāk darīt pa vienai lietai, un tad tas arī varētu atrisināt vislabāk.